Sveiki, draugi! Tikai maziņš komentārs par to, kas notiek vēl joprojām ar Elonu Musku un to, kā uz to rēģē pie mums Latvijas politiķi. Nu ko, Elons Musks jau kuro dienu stāsta par milzīgajiem izvarošanas gadījumiem, grupveida izvarošanas gadījumiem, sadomazohiju un tā tālāk, bet Latvijas politiķi izskatās klusē. Jā, šeit mums ir Aināra Šlesera Twitter konts, un ko mēs redzam, no 25. decembra viss klusums, Ziemassvētku jaunais gads atpūta, un tas, kas notiek pasaulē, nav, kā teikt, līdz galam viņam interesanti pie tā visa, kad viņa partija saka tas, ka jā, viņš ir Latvijas Trumps. Tajā brīdī, kad tiek pasaulē aktīvi celta pedofīlijas, bērnu tirzniecības un tālāk loma, šajā brīdī klusums. Skatāmies tālāk, ko mums saka Sandris Točs. Viņš ir, kā teikt, preses sekretārs un viens no runīgākajiem cilvēkiem partijā Latvija pirmajā vietā. Un arī tur ir klusums. Vienīgais, ko mēs redzam, kad Trudeau taisās bye-bye prom. Laikam ir iestājies clown fall laiks. Ejam apskatāmies, kas notiek pie Viļa Kristupāna, un arī tur ir klusums, laikam Gulbju ezers. Turpinām skatīties un vērot Edmunds Zivtiņš, un arī tur ir klusums. Principā, interesanti, kā tas sanāk, kad partija, kura vistuvāk Latvijai skaitās kā Trumpa partija un Elona Muska partija, klusē par to, kas šobrīd ir top ziņa. Elons Musks nāk klajā ar šokējošām ziņām, tiešām šokējošām ziņām. Šis ir 15 stundas atpakaļ, un viņa viens no pēdējiem citātiem šajā sakarā saucās iztulkoši saucās tie, kas šaubās par šo lietu trakumu, bīstamību un tiem ārprātiem, kas ir noticies, lai izlasa izvilkumus no tiesas spriedumiem. Ja jūs gribat, apturiet šo video un izlasiet. Ja negribat, kā teikt, lasīt vai ir grūti izlasīt, ieiet manā Telegram kanālā Battle Economy un Economy Battle un apskatieties, tur ir visi materiāli. Elons Musks komentējot Anglijas, kā teikt, tiesvedību, jurisprudence un tiesiskumu kā tādu ir principā ierakstījis šo te, kad iedomājieties, jūs esat tēvs un ejiet glābt savu meitu no, kā teikt, grupveida izvarošanas, angļuiski gang rape, un iespējams arī slepkavas, bet policija arestē jūs, nevis jā, tos, kas ir patiešām jāliek cietumā. Ko lai var teikt? Skandāls iet pilnās parā, bet pie mums Latvijā klusē. Izklausās pēc Gulbju ezera. Šeit ir vēl maziņš stāsts, kas notiek ar Eiropu, ja precīzāk Vāciju. Šis ir, kā teikt, izvarotāji top 10, no kurām valstīm lielākoties ir izvarotāji Eiropā. Šeit Elons Musks, kā teikt, iekšlietu ministri, apsūdz vietējo cilvēku genocīdā. Un šis ir vienkārši ārprātīgi šokējošs materiāls, ko stāsta šis, kā teikt, policists, un rekomendēju noskatīties šo video. Droši vien atradīsiet, šeit vairāk nestāstīšu, jo tas tiešām ir šausmīgi. Šajā video Elons Musks sauc pie atbildības arī bijušo premjeru Gordonu Braunu, jo viņš ar savām vēstulēm ir devis rīkojumus policistiem neizmeklēt grupveida izvarošanas. Ko, skandāls ir daudz, informācijas ir daudz, gaidām, kāda būs Latvijas politiķu reakcija vai bezreakcija, vai tomēr ieslēgsim Gulbju ezeru.